Kristaps Zutis krasavčiks, blēt. Tā, nahuj, armija, blēt. Atkal mums ir piepeldējuši, nahuj, visādas ziņas, blēt. Vai labas, vai sliktas, nahuj, huj paimjoš, blēt. Vairāk jau uz hujovo pusi valk, blēt. Tātad, blēt, LTV ziņas ir ielikuši, blēt, šitādu te rakstu, nahuj, ka valsts drošības dienas, blēt, vērtē Kristapa Zuša publicēto vārdarbības video pret migrantiem, blēt. Un te, nahuj, sākās, bļaļ, interesantā daļa, nahuj, bļaļ. Sākumā, nahuj, viņa šitā te raksta, bļaļ, ka viņš ir publicējis šādu te video, bļaļ, kaut gan es, nahuj, ļoti labi zinu, ka, bļaļ, Zutis tādu video nav publicējis, bļaļ. Un pēc tam viņi, bļaļ, raksta, bļaļ, atvainojamies, ka, bļaļ, viņi tur sajauca, bļaļ, precizē, ka tomēr nevis viņš ir publicējis, bļaļ, bet par vienkārši kā video kā tādu, nahuj, viņi, bļaļ, tur izvērtēs kaut ko, bļaļ. Jau, jūs tur arī, bļaļ, LTV ziņas, nahuj, jūs šitā te, bļaļ, ar vienu, nahuj, rakstu, kur it kā, bļaļ, kaut ko jūs tur kļūdījušies esat, nahuj, jūs varat, bļaļ, sapist, bļaļ, citiem cilvēkiem ir reputācija, bļaļ, dzīvi, nahuj. Šobrīd nerunāju pa Zutu, ja, bļaļ, jo Zutis pats šeit ir, bļaļ, ielicis komentāru, nahuj, bļaļ, ka viņš nihuja nekādu vidiku nav, bļaļ, publicējis, un ka jūs te, bļaļ, pisat, nahuj, pīles, bļaļ, zosis dzanājat, bļaļ, lapšu naušu, nahuj, staviti, bļaļ, cilvēkiem, bļaļ, ka viņš, nahuj, bļaļ, uz jums, bļaļ, mentenē, nahuj, uzrakstīja zajau, bļaļ, un īstenībā, zin kā, bļaļ, Kristaps zinu, ka tu neesi viens no tiem, kurš pa mentenēm skraida, bļaļ, bet šajā te, nahuj, gadījumā, bļaļ, es domāju, ka uz viņiem, un, bļaļ, speciāli, nahuj, vajadzētu nakatīt, nahuj, zajau, bļaļ, lai viņi bišķi, nahuj, arī atčihnuļas, bļaļ, un saprastu, nahuj, ka, bļaļ, nevar huiņu dzīt, bļaļ, un rakstīt visu pēc kārtas, nahuj, kas ir baļnikā, nahuj, tikai ienāk, bļaļ. Kas tā pa huiņu, bļaļ? Virzamies tālāk, bļaļ, un šīs te, nahuj, iesniegums uz izskatīšanu, bļaļ, ir iesniegts no Rīgas domas deputātes, bļaļ, Mairitas Luses, bļaļ. Es nesakoju līdz, nahuj, kas mums tur sēž, bļaļ, man vispār pohuj paībaļ, bļaļ, bet fakts kā tās, lai jūs zinat, bļaļ, savus varoņus, nahuj, bļaļ, kad ir pienācis, nahuj, tas laiks, bļaļ, mūsu valstī, kad, bļaļ, pati valsts, bļaļ, aizstāv, bļaļ, migrantus, bļaļ. Un savus cilvēkus liek zem tanka, bļaļ, un mēģina, nahuj, viņam uzsūtīt kaut kādas, bļaļ, drošības dienestas, bļaļ, nedod Dievs, jo viņi, bļaļ, pieņems kaut kādu hujovo lēmumu pret Kristapu, jā, bļaļ. Kristap, bļaļ, tu galvenais, bļaļ, ziņo, nahuj, visu, bļaļ, ieraksti, visu raksti, bļaļ, publicē, visu, bļaļ, visu stāsti, nahuj. Jo mazums, nahuj, viņam, bļaļ, tur ir, nahuj, ideja, bļaļ, parādīt sabiedrībai, ka lākāt pret šito huiņu nevajag, bļaļ. Es ļoti ceru, ka tā nav, nahuj, jo ja tā viņam būs tāda ideja, bļaļ, ja viņi izdarīs visu, lai, bļaļ, piežmiegtu Kristapu un parādītu citiem, nahuj, bļaļ, lai citi, nahuj, nelākā, bļaļ. Bet Kristaps jau ir arī ielicis TikToku, viņš teica, bļaļ, ka viņš par savu zemi, nahuj, par taisnību, bļaļ, cīnīsies, un viņš ir gatavs pat, bļaļ, atsēdēt, nahuj, par to huņu, bļaļ, ko viņš ir pateicis, bļaļ. Kaut gan visi mēs zinām, ka neko viņš vispār, nahuj, pirmkārt nav pateicis, bļaļ, video, nahuj, nu, un, bļaļ, AI uztaisīts video, nu, bļaļ, tagad katrs otrais, nahuj, taisa visādus vidikus, kur, bļaļ, es nezinu, bļaļ, tur Trumps dara šito, dara to, un tas dara šito, bļaļ. Jūs ko tur vispār jebanuļis, nahuj, gamaniķis, nahuj, jobani rot vienreiz, bļaļ. Tātad, kā es minēju, jā, šo te iesniegumu, bļaļ, uzrakstīja šī te persona, un vēl zem šī te raksta viņa ir ierakstījusi, Latvijā cilvēkiem ir jājūtās droši, paldies, bļaļ. Paga, stop, bļaļ. Mairita, man tev ir jautājums. Nebūtu tā, ka, bļaļ, Latvijā jājūtās droši, protams, visiem, jā, bet pirmkārt un galvenokārt jājūtās droši, bļaļ, savas zemes, bļaļ, pilsoņiem, latviešiem, bļaļ, nevis, bļaļ, tagad, nahuj, jāizstāv kādi citi ir, bļaļ. Es saprotu, ka nāk tagad visādas vēlēšanas, ja, ka jūs te, bļaļ, atverot jūsu Instagram profils, bļaļ, jūs tikai tā, nahuj, štampājat, bļaļ, visu pēc kārtas, lai dabūtu uzmanību un, bļaļ, savākt kaut kādas balsis, bļaļ. Bļaļ, šitas te reiz, nahuj, beigsies, atcerieties manus vārdus, bļaļ, jo šitā visi daskraidīsties, nahuj, vienreiz tā, ka, bļaļ, mama ne garuj, bļaļ. Un jums pašiem nav, bļaļ, kaut kādas, bļaļ, sirdsapziņas pārmetumi, ka jūs savējos metat zem tanka, bļaļ, lai tikai dabūtu, bļaļ, kaut kādas dažas balsis, bļaļ. Tad man ir interesanti, bļaļ, cik cilvēku šeit mūsu valstī, bļaļ, aizstāv visu šo te migrācijas problēmu. Un šeit atslēgvārds ir problēma, bļaļ. Ir jāsaprot, ka tā ir problēma, nevis kaut kāda huiņa, bļaļ. Neviens par to nerunātu, neviens nebūtu tāds haips, bļaļ, apkārt visam šitam sūdam, bļaļ, ja tā nebūtu problēma. Tāpēc, bļaļ, vēlreiz saku, ka tā mums ir, nahuj, problēma, un tāpēc šis te viss ir pacelts tik tālu, nahuj, cik tas ir pacelts, bļaļ.
Protams, bļaļ, ieejot komentāru sadaļā, nahuj, tad tur nahuj atkal sākās, bļaļ. Atkal divas, bļaļ, frontes, bļaļ. Turpinot pret to, bļaļ, slikto fronti, jā, bļaļ. Kāds Igors Kļaviņš ir ielicis, bļaļ, prieks, ka drošības dienas reaģē un neatstāja tādus gadījumus bez reakcijas. Neviens nav pelnījis saņemt vardarbības draudus, bļaļ. Kur tev ir saņemti nahuj vardarbības draudus, bļaļ, arī runāju par migrantiem? Kurā vietā, bļaļ? Mēs šeit vienkārši stāvam un sakam, nahuj, ka ir jau par daudz, bļaļ, ir perebors, nahuj. Tas stop krāns ir jārauj tagad, nahuj, jo ja viņu nenoraus, bļaļ, būs pizdaļuļu, nahuj. Par ko tu runā, bļaļ? Atverot tavu Instagram profilu, bļaļ, principā man bilde saliekās pa plauktiņiem un man pret tevi vairāk jautājumu nav, bļaļ. Pēc uzmanību veltīt šeit, bļaļ, tev mēs arī beigsim, jo tu esi arī viens no tiem, kurš tagad pirms vēlēšanām, bļaļ, ieejot tavā Instagramā, bļaļ, štampā visu pēc kārtas, nahuj, lai tikai, bļaļ, dabūtu visu kaut kādus, bļaļ, sev sakotājus, huiziņ, ko es tur, bļaļ, mēģināt izdarīt, man paiebaļ, ka roči viss, bļaļ, par tevi arī tēma slēgta, bļaļ. Tad mums vēl ir šāds te skaists, bļaļ, komentārs, bļaļ, rīcībai ir sakas, paldies Mairitai. Nu, bļaļ, nu par ko, nahuj, paldies, bļaļ, par to, ka jūs aizstāvat, bļaļ, migrantus, kuri iebrauc, aiztiek mūsu sievietes, aiztiek mūsu bērnus, bļaļ, jūs viņus aizstāvat, bet savus pilsoņus, bļaļ, jūs nodiršat, bļaļ, sūtat virsū visādus dienestus, bļaļ, huiziņ, ko jūs tik tur nedarat, bļaļ, jums, bļaļ, jūs nopietni, nahuj, bļaļ. Bet, protams, ieliksim arī kādu, bļaļ, normālu komentāru, bļaļ, reku kāds lietotājs raksta, bļaļ, Latvijā cilvēkiem jājūtās droši, bļaļ, atstājiet vārda brīvību un izmetam migrantus, bļaļ. Tas ir tieši tas, kas nahuj mums tagad ir vajadzīgs, bļaļ. Labi, negluži tur, bļaļ, žostka izmest visus, jā, jo mēs zinām, kad ir, bļaļ, labi speciālisti, jā, iebraukuši no citām valstīm, bļaļ, par to bazaru vispār nav, bļaļ, šeit iet runa, bļaļ, par kūpinājumiem kaut kādiem, kuri vienkārši, bļaļ, Daugavā met musarus, bļaļ, aiztiek mūsu sievietes, bļaļ, un aiztiek mūsu bērnus, bļaļ. Un viņam vēl iedod, bļaļ, patversmi, nahuj, bļaļ, viņam vēl iedod naudu, bļaļ, viņus pabaro, bļaļ, kamēr citiem, nahuj, bļaļ, jāstrādā, bļaļ, mūsējiem, bļaļ, 5 darbos, nahuj, lai pabarot savus 2 bērnus, bļaļ. Ahujena skan, ahujena interesanti, ahujena visgodīgi, vai ne, bļaļ? Kā jums tur augšā, bļaļ? Izklausās pizdata, bļaļ, pēc jūsu plāna izklausās, ko, bļaļ? Kaut kā man liekas, ka tas arī, nahuj, ir jūsu nahuj plāns ir banīs, bļaļ. Kā arī vēl viens lietotājs mums raksta tur komentāros Edvīns, bļaļ, Ziedonis, kurš tika apdraudēts, kad viņš izteica savu viedokli. Tieši tāds jautājums arī man ir jums, kurš tika apdraudēts, kad cilvēks ir pateicis savu viedokli, bļaļ. Mans viedoklis tieši tāds pats kā Kristupam, bļaļ. Tieši atbalsta to pašu visu filozofiju, ka, bļaļ, sākumā, bļaļ, jātiek galā, bļaļ, šeit jāpalīdz savējiem, bļaļ. Mums nevajag visādus, bļaļ, atkritumus no visādām pusēm, bļaļ. Es kā vēlreiz saku, nahuj. Ir, protams, cilvēki normāli, bļaļ, iebraukuši speciālisti labi, kuri, bļaļ, palīdz mūsu valstī, bļaļ, par to bazara nav vispār, bļaļ. Es runāju par tieši to daļu, nahuj, kur es jau minēju, bļaļ, vairākas reizes, bļaļ, kuri aiztiek bērnu, sievietes, mēslo, bļaļ, jo viņi ir pieraduši tur pie sevis to darīt, bļaļ. Es runāju tieši par to, un viņi mums šeit paliek, diemžēl, ļoti daudz, bļaļ, tāpēc es saku, tas stulpkrāns, nahuj, ir jārauj tagad, bļaļ. Bļaļ, es vispār nesaprotu, nahuj, kurā brīdī, bļaļ, kāds iedomājās, ka, bļaļ, aizstāvēt migrantus būs, bļaļ, lielā trumpja kārts, nahuj, lai, bļaļ, savāktu vairāk, bļaļ, balsis, nahuj, vēlēšanās, bļaļ, vai huizin kaut kādu sev auditoriju vai vēl kaut ko, bļaļ. Jūs taču sev taisat, nahuj, antireklāmu, bļaļ, jūs taču redzat, nahuj, kā latvieši, bļaļ, cepjās apkārt, nahuj, pa šo te visu huņu, bļaļ. Jūs tieši izdarat pretēji, nahuj, atbalstat viņus, un tad jūs dabūsiet to savus, bļaļ, vēlētājus, un dabūsiet, bļaļ, visu, ko jūs gribat, lai pēc tam tāpat, nahuj, visus varētu apist, bļaļ. Padomājiet, lūdzu, nahuj, ko jūs darat, bļaļ. Es nesaprotu vienkārši, kāpēc, bļaļ, parastiem cilvēkiem viss liekas ļoti acīm redzami, bet jūs, bļaļ, mums kaut kādi tur guru, bļaļ, huiziņ kas, bļaļ, jums pavisam viss savādāk liekas, bļaļ. Un te ir jautājums, bļaļ, kam ir problēmas, bļaļ, mums, nahuj, vai jums ir problēmas, bļaļ? Varbūt atbildiet uz šo te jautājumu man, bļaļ. Bet runājot tālāk pa Kristapu Zuti, bļaļ, Kristap Zuti, ja tu tagad klausies un skaties šo te video, bļaļ, kā es teicu, bļaļ, liec visu, bļaļ, informē par visu, bļaļ. Ja tev kaut kādas draudzes, bļaļ, tur saka, nahuj, no valsts puses, bļaļ, pohuj, liec visu, bļaļ. Ja nu gadījumā sanāks kaut kāda huņa, bļaļ, es no savas puses arī izdarīšu visu, lai mēs tev varētu huiziņ kaut kā, bļaļ, palīdzēt. Protams, cerams, līdz tāda huņa nenonāks, bļaļ, bet, nahuj, bļaļ, nu, mazums, zin kā, jo tiešām, bļaļ, viņam var būt tāda huņa, ka viņi izdomās, bļaļ, kādu aiztaisīt ciet publiski, nahuj, lai, bļaļ, citi zinātu, lai ne pizdят tak много, bļaļ, ķipā, jā, bļaļ. Bet nē, nihuja, bļaļ. Latvija ir mūsu, nahuj, bļaļ, un mēs neatdosim Latviju nevienam citam, bļaļ.
Tāpēc, Krista, bļa, es ar tevi nahuj, bļa. Maucam tālāk, bļaļ, gāzējam, bļaļ, nevienam, bļaļ, mēs nekādus draudus neizsakam, neko mēs, bļaļ, sliktu nahuj arī nesakam, lai pret mums būtu vērstas kaut kādas pārbaudas. Mēs vienkārši izsakam nahuj savu viedokli, ka mēs kā Latvijas pilsoņi esam neapmierināti, ka mūsu valstī, bļaļ, sāk parādīties tik daudz migrantu un ka viņi paliek, bļaļ, tik daudz un viņi tādu huņu sāk varīt, ka pat vemt gribās, bļaļ. Tā ir tā mūsu problēma, mēs neesam rasisti, mums ir pohu uz cilvēku rāsu, bļaļ. Mums ir svarīgi, lai cilvēki, kas iebrauc, bļaļ, ciena mūsu kultūru, bļaļ, normāli uzvedās, bļaļ, netaisa kaut kādas huīnas, bļaļ, nepiemēslo mūsu tīro zemi, bļaļ. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, bet ja viņi to nevar izdarīt, bļaļ, tad kaut kas nahuj ir jādara. Un man ir ļoti, ļoti žēl, kad es redzu, ka, bļaļ, visādas, kā es teicu, tāds LTV ziņas, un vēl visu kaut kāda huņa, bļaļ, mēģina savus latviešus nospiest, bļaļ, un mēģina kaut kā viņus, bļaļ, iebaidīt, un, bļaļ, visādas pārbaudas, bļaļ. Nu, nahuj, ko jūs nahuj darat, bļaļ?